Dzīve nav garlaicīga, ja tu ļaujies, viņi tev iesaista. Un, ja tu iesaisties, tur nevar nekas nesanākt. Jā, kur mums ir Rīga? Rīga 146, 147. Jā, nu šitā lidosta ir drusku iespaidīgāk par Rīgas lidostu. Nav gluži Frankfurte. Labi, ka man ir pa priekšu divi Gideoni, kas man aizdīs vismaz uz norādīto kasi. Man ir jāsaka, auf Wiedersehen, Vaterland. Mazā misija virzās pagaidām uz laimīgu noslēgumu. Esmu lidostā, esmu iečakojies, izstāvējis stundu garā rindā. Gatavs doties mājās vairāk nekā gribētos. Vaterlandu ir apskatīta tik, cik viņi ir apskatīti no caur objekta logu. Šausmīgi grib mājās. Ja visu laiku varēja vilkt uz kaut kādu entuziasmu un adrenalīnu, tad šobrīd viss ir beidzies un nogurums lien ārā pa visām šķirbām. Ko tie, kas skatījās, paldies jums, ka sekojāt līdzi. Bija ļoti gara vairāku stundu saruna cepā un tiešsaistē, jo es mērīju, kolēģis zīmēju, pārzīmēju, klients stāvēja klāt un skatījās. Un rezultātā mums jau ir tapusi skice. Skice ir apstiprināta, varbūt kaut kādas nelielas korekcijas. Bet es lidoju mājās jau ar apstiprinātu domu, ka mēbele tiks gatavot un septembra beigās, vai ļaunākā gadījumā oktobra pašā sākumā došos atpakaļ tikai nevis ar lidmašīnu, bet jau brauksim ar saviem transporta līdzekļiem uz Ķīli. Kādu Ķīli? Es nesaprotu, kas man pa Ķīli? Uz Ķelni. Un vedīsim virtuvi. Brauciens ir izdevies. Experience ir beigais. Dzīve nav garlaicīga. Ja tu ļaujies, viņi tev iesaista. Un, ja tu iesaisties, tur nevar nekas nesanākt, tad kaut kam ir jāsanāk. Paldies ir Andai un Laurim. Man sagaidīja, pavadīja, paēdināja, pabaroja un izguldīja. Un tiekamies ar mēbeli. Visiem visu izdevušos. Tiešām es noguris. Visu labu.